Labdien, mani sauc Ernests, es esmu no Ceplis, un šajā video mēs apspriedīsim, kāpēc es 2025. gadā neizvēlētos mūrētu plīti, bet gan tās vietā iegādātos jau gatavu plīti. Pirms mēs sākam runāt par plusiem un mīnusiem, man uzreiz ir jāsaka, ka es nevaru būt 100% objektīvs, jo es esmu pārdevējs gatavo malkas plīšu veikalā. Bet tomēr gadu laikā es esmu apkopojis gan savu pieredzi, gan arī dzirdējis citu pieredzi, tā skaitā manu klientu pieredzi ar mūrētajām malkas plītīm. Un tā kā es ar to nodarbojos dienu dienā, tas ļauj man izvērtēt lielākos plusus un lielākos mīnusus. Tāpēc šajā video es tiešām centīšos būt cik vien objektīvs es varu, ņemot vērā tiešām reālu pieredzi un paša redzēto. Video beigās es arī nosaukšu 5 faktorus, kur mūrētās malkas plītis ir objektīvi pārākas kā gatavās malkas plītis. Sāksim jau video ar pirmo iemeslu, tas ir laiks. Un pirmais, ko es esmu novērojis, kad mūrētas malkas plīts izveide prasa daudz laika un uzmanības. Es nerunāju tikai par pašu būvniecību, kas var aizņemt vairākas dienas, bet par visu šo ciklu, tātad mūrnieka atrašana, saskaņošana, tad jau materiāla iegāde, un tad jau darbu sākšana. Šis viss ir projekts, un ir jārēķinās ar to, ka tas prasa daudz uzmanības un laika. Kā arī, manuprāt, ja šis mūrēšanas process notiek, kaut cik ir jābūt lietas kursā, kas notiek tieši šajā brīdī, jo iespējams, ka pa 100% jums un mūrnieka idejas nesakrīt, un lai nav beigās tā, kad gala iznākums ir nedaudz savādāks, kā jūs bijāt plānojis. Tā kā arī jāpatur tas prātā, kad atstāt un aiziet varbūt pat nav pati labākā ideja, jo beigās ir sanāk tā, kad nav vēlamais rezultāts. Turpretīm ar gatavajām malkas plītīm ir ļoti vienkārši kā šīm. Jūs atbraucat kaut vai uz izstāžu zāli, vai arī uz jebkuru veikalu. Jūs izvēlaties atbilstošo modeli, jums tas tiek piegādāts, un tad notiek uzstādīšanas process. Uzstādīšanu vai nu veicat jūs paši, vai nu meistars. Tas būtiski nemaina faktu, bet šajā uzstādīšanas solī ir ļoti grūti pieļaut lielas kļūdas, kas tiešām ietekmēs līdz darbību. Turpretī mūrēšanas process ir pilnīgi cita lieta. Tad otrais iemesls ir kopējās izmaksas. Šis arī iet roku rokā ar pirmo iemeslu, kas ir laiks. Protams, laiks ir nauda, bet uz šo arī mēs varam paskatīties no citas skatu punkta, kā piemēram, kas spēj piedāvāt labāku vērtību, vai tas ir mūrnieks, kas ir parasti viens, varbūt vairāki, bet parasti jau tas ir viens mūrnieks, kas iepērk materiālus parasti salīdzinoši mazā daudzumā. Parasti materiāli tiek pirkti vienam projektam, vai arī, ja mēs salīdzinām to ar ražotni, kur ir vairāki simti darbinieki, kuriem ir ražošanas līnijas un kur materiālus iepērk desmitiem tonu. Protams, šī kvalitātes attiecība pret cenu rūpnieciskam produktam būs daudz augstāka. Tāpēc gandrīz vienmēr malkas plītis, ja mēs skatāmies tieši funkciju attiecību un tas funkciju pielietojums pret mūrētām malkas plītīm, parasti ir daudz izdevīgāks un vērtīgāks pirkums, ja mēs to skatāmies pret ieguldīto naudu. Trešais ir paši mūrnieki. Mūrnieki ir ļoti tiešām cienījama profesija, kas prasa ļoti daudz zināšanas un prasmes, un tieši tā ir viena no problēmām, jo mūrēšanu nevar tiešām veikt visi cilvēki, pat ja jums ir pamati būvniecībā. Tas ir pilnīgi cits stāsts. Mūrēšana ir cita kategorija, un tur ir vajadzīgas savas zināšanas. Tāpēc es arī esmu diezgan daudz dzirdējis stāstus, kur varbūt mūrnieki ar ne tik labām zināšanām uzmūrē šo plīti vai krāsni, kas beigās vai nu iekšpus sabirsta vai dūmo, vai arī ir šķīva. Daudzas nianses. Es noteikti nesaku, ka labi mūrnieki Latvijā nav, tie noteikti ir, bet ir ļoti uzmanīgi jāfiltrē,
tieši ar ko jūs strādājat. Varbūt jāpaprasa atsauksmes vai kas tam līdzīgs. Tāpēc, ka tā ir malkas plīts, tā ir apkurs iekārta, tā ir diezgan liela investīcija, un jūs negribat nošaut greizi ar nepareizo cilvēku, kas izniekos materiālus, kas ir vairāku tūkstošu vērtībā. Protams, ar malkas plītīm šis te jautājums nav. Tās tiek ražotas uz līnijas, tās visas tiek izgatavotas pēc vienādiem standartiem, ar vienādiem certifikātiem, un tās ir testētas un ir 100% garantija, ka viss strādās. Ar mūrētām plītīm viss atkarīgs ir no paša mūrnieka. Tātad 4. garantijas. Ar garantijām arī pie mūrētām plītīm viss ir atkarīgs no mūrnieka. Labs mūrnieks garantē savu darbu, bet lielākajā daļā gadījumu jūs nevarat zināt, kāda būs reakcija, ja kaut kas tiešām kurināšanas procesā noies greizi. Turpretīm ar gatavām malkas plītīm tās ir modulāras. Lielākā daļa no problēmām, ja kāda ir, to var atrisināt ar pāris detaļām. Turpretī, ja kaut kas nestrādā mūrētā malkas plītī, īsti labojums nevar veikt. Viss ir sagatavots ar javu, un tā ir viena liela vienība. Principā labojumi ir gandrīz neiespējami. Turpretī parastām malkas plītīm visas detaļas ir nomaināmas, un principā pat tas garantijas jautājums īsti neatiecās, jo, kā jau iepriekš minēju, plītis tiek testētas un certificētas, un jau ir zināms, iekurot, ka viss strādās, jo jau ir tūkstošiem šādas plītis jau iepriekš strādājuši. Tāpēc, tas fakts tā kā būtu jāņem vērā. 5. dizains un elegance. Šis skatu punkts būs atšķirīgs katram, par gaumu nestrīdās, bet, ko es uzreiz varu pateikt, mans novērojums ir tāds, ka visas malkas plītis, kas ir mūrētas, tās izskatās diezgan līdzīgas, salīdzinoši vienkāršas. Ir noteikti interjeri, kur tās iedarās labi, bet pamatā tās ir izveidotas no ķieģeļiem un iespējams labākajā gadījumā vēl apliktas ar krāsnes podiņiem, kas, protams, var uzlabot dizainu, bet galu galā pārāk daudz izmaiņas tam bāzes elementam nevar veikt. Turpretīm gatavās malkas plītis ir pieejamas ļoti daudz dažādos dizainos un stilos, ar dažādiem materiāliem, dažādām apdarēm. Tāpēc šeit gan ir daudz vienkāršāk atrast to plīti, kas iedarās tieši jūsu mājā, jūsu platībā. Ne tikai materiāli, bet arī formas ir dažādas, izmēri ir dažādi. Tā kā šeit daudz vairāk varianti. Galu galā tomēr tas dizains šādām plītīm ir vairāk atbilstošs 21. gadsimtam. 6. būtu detaļu nomaiņa. Tas jau droši vien būtu pēcpirkuma veikšanas. Tā ir parasti lieta, par ko pārāk daudz neaizdomājās, bet, kad pienāk laiks, tad šis jautājums uzpeld. Protams, mūrētajām malkas plītīm ir lietas, ko var nomainīt. Viena no tām noteikti ir čuguna reiste, kas, protams, gatavajām plītīm arī, bet gatavajām plītīm šīs detaļas, kuras ir iespējams nomainīt, ir daudz vairāk. Teiksim, bieži modeļiem ir pat iespēja nomainīt cepeškrāsni. Protams, visi dekameras stikli un iekšējās šamota vai čuguna plāksnes, kas ir ļoti būtiski, lai plīts neizdegtu. Šīs visas lietas ir iespējams nomainīt, un to ir iespējams izdarīt parastam cilvēkam, bez jebkādas laušanas, bez jebkādām citām manipulācijām. Detaļas parasti ir diezgan modulāras, tad tās vietā notur pāris skrūves vai kāds cits mehānisms, bet ir jāatcerās, ka šis modulārais stils tiešām paildzina plīts mūžu. Teiksim, ja mēs skatāmies no vēl viena skatu punkta, mūrētāja malkas plītī, piemēram, ja saplīst čuguna virsma, vai jūs pēc vairākiem gadiem varēsiet atrast tieši tāda paša izmēra čuguna virsmu, jo principā plīts ir uzbūvēta no vairākām detaļām, no vairākiem ražotājiem. Vai šī virsma būs pieejama tieši pēc šiem izmēriem? Tas jautājums laikam jāuzdod pašam mūrniekam, bet parasti ir diezgan grūti atrast identiskas detaļas. Ja iet runa par gatavām plītīm, mēs sazinamies ar ražotāju, nosaucam ražotājam modeli,
un visas detaļas ir pieejamas, un tās ir identiskas esošajām, un tās der uzreiz. Bet neņemot vērā, ja tādai mūrētai plītī ir jānomaina cepeškrāsns, tā parasti ir ielīmēta ar jau iekšā, tas ir gandrīz neiespējams uzdevums. Plītīm mūsdienīgām cepeškrāsns iznāk ārā, un to ir iespējams nomainīt pāris minūšu laikā. Tātad 7. punkts ir plīts efektivitāte. Mūrētās plītis ir mazāk efektīvas kā mūsdienīgas gatavās plītis. Tas ir vienkārši fakts. Bet kas vispār ir efektivitāte? Efektivitāte tiek aprēķināta procentos, un tā izsaka, cik daudz degvielas vai mūsu gadījumā malkas tiek pārvērstas siltumā, un cik daudz iziet vienkārši ārā pa skursteni. Es zinu, mūrētās plītis tiek pievienotas siltmūrim, bet pagaidām izņemsim to faktu ārā. To parunāsim nedaudz vēlāk, bet fakti ir tādi, ka mūrētām plītīm efektivitāte ir plus mīnus 60%, un mūsdienīgām plītīm ir tuvu jau pie 90% efektivitātes, kas ir milzīga atšķirība un ir tiešām ielikts ļoti daudz darba no ražotāja puses, lai šo efektivitāti panāktu tik labu, bet kuram interesē tikai cipars, ko tas izsaka ikdienā. Ja jūs pērkat malku, tā ir milzīga ekonomija, tā skaitā arī briketes pērkot, milzīga ekonomija, daudz mazāks malkas patēriņš, ar mazāku patēriņu lielāks siltums, tā kā tas ir milzīgs pluss, bet arī ņemot vērā faktu, pat ja jūs pats sagatavojat savu malku, tā ekonomija jau tāpat ir gan uz laiku, gan uz darbu. Mazāk malkas ir nepieciešams sagatavot, vai arī sagatavotais malkas daudzums ir ilgākam laikam, tā kā arī no tā punkta ir diezgan loģiski. Fakts ir tāds, ka mūsdienās mūrētās plītis nevar sacensties ar jauno, mūsdienīgo, gatavo plīšu, gan materiāliem, gan tehnoloģijām, un tas arī noteikti ir viens būtisks iemesls. 8. punkts – lietošanas ērtība. Lai gan mūrētās malkas plītis ir vienkāršākas uzbūvē, tās nevienmēr ir vienkāršākas ikdienas lietošanā. Ko es ar to domāju? Kas, teiksim, ir pašas minimālās lietas gatavai malkas plītī, nevienmēr ir pieejamas mūrētām plītīm. Ņemsim kā piemēru cepeškrāsnis. Gatavajām malkas plītīm parasti tiek lietota nerūsējošā tērauda cepeškrāsns, kas ir ļoti liels retums mūrēto plīts izveidē. Nerūsējošo tēraudu ir daudz vieglāk kopt, un tas ir daudz piemērotāks cepeškrāsns materiāls, kā arī cepeškrāsns vispār strādā pēc savādāka principa, tā strādā ar dūmgāzēm, nevis ar pašu liesmas saskarsmi. Tātad cepeškrāsns tiek uzsildīts daudz vienmērīgāk, kā arī var regulēt cepeškrāsnes režīmu, vai cepeškrāsnes tiek apsildīta no augšas, vai no apakšas, vai viscaur. Tādas lietas kā cepeškrāsnes stikls, cepeškrāsnes termometrs, vairāki plauktiņi, pannas ir bieži lietas, kas tiek izlaistas, mūrējot plīti. Tās ir ļoti rētām, iespējams, kaut kādiem speciāliem pasūtījumiem, bet parasti, cik es esmu redzējis, daudz vienkāršotāks. Dažreiz pat nav cepeškrāsnes stikls, kas ir būtisks, ja jūs gribat pārredzēt gatavošanas procesu, un ikdienā tas ir milzīga ērtība. Kā arī pat neņemot faktu vērā, kā gaisa padevis, kas palīdz kontrolēt liesmu, padarīt to mazāku vai intensīvāku. Tādas lietas kā dekameras stikls, pelnu atvilkums bieži trūkst no mūrētajām plītīm. Un iespējams, ja cilvēks gribētu visas šīs pašas funkcijas mūrētā plītī, tas iespējams ir ļoti grūti izdarāms, jo iespējams šīs funkcijas ir uzreiz pieejamas gatavajās plītīs, bet ir ļoti liels laiks nepieciešams, lai tās katru reizi izveidot no jauna mūrētai plītī. Gandrīz jau esam galā. 9. punkts. Ir izmērs. Man ir daudz klienti teikuši, kur nojauc savas mūrētās plītes un ieliek šādu te jau gatavo plīti. Cik daudz vairāk ir vietas pašā virtuvē? Jā, tas ir fakts, ka šīs plītes bieži vien ir reizes 2 mazākas, bet ar līdzīgu siltumādevi.
Tas ir pateicoties tādiem materiāliem kā čuguns vai nerūsējošais tērauds vai šamata plāksnes dekamerā. Šie materiāli palīdz veidot to pašu efektu vai pat labāku, noteikti efektivitātes ziņā labāku, bet izmēru samazinot. Bet tajā pašā laikā cepeškrāsnes izmēri ir tieši tādi paši kā mūrētajām plītīm. Ir pat modeļi, kuriem ir daudz lielākas. Un par dekamerām arī atkarīgs no plīts modeļa. Ir plītis, kurām var ielikt pagals līdz 50 centimetriem. Tā kā, tur arī nekāds lielais zaudējums nav. Virsmas ar vairākiem riņķiem. Virsmas arī ir lielas. Tā kā no funkcionalitātes ziņas neko nezaudējat, bet iegūtā vieta virtuvē, tīpaši, ja tā nav pārāk liela virtuve, ir lielisks bonus. Un 10. būtu daudzveidība. Ko es ar to domāju? Piemēram, jūs vēlaties malkas plīti ar nerūsējošā tērauda virsmu. Piemēram, jūs vēlaties ar vairākām cepeškrāsnīm, piemēram, 2. Vai nu jūs vēlaties ar ziepekmeņa apdari, vai arī ar bordo flīzīšu apdari. Gandrīz katrs cilvēks varēs atrast savu ideālo malkas plīti, it īpaši, ja jūs griežaties specializētā malkas plīšu veikalā, kā mūsējā, mēs varam piedāvāt ļoti daudz variantus. Vai var arī šīs te pašas lietas sasniegt mūrētāja plītī? Visdrīzāk, jā, tur ir vairākas cepeškrāsnes vai kāda specifiska apdare, bet tas izmaksas ziņā bieži vien neatmaksājās, jo ražotājs jau ir paredzējis, ir iepirkti materiāli, šie modeļi jau ir esoši, nav nekur jāmeklē speciāls flīzītes, vai arī ziepekmenis, kas parasti nāk no Somijas. Ir jau viss gatavs komplekts, un jums ir tikai jāizvēlās savs modelis, un gandrīz katrai vēlmei ir atbilstošs modelis. Un šie bija mani 10 iemesli, kāpēc es neizvēlētos mūrētu plīti, bet tagad iziesim cauri 5 lietām, kur mūrētās plītis vēl joprojām ir konkurētspējīgas. Pirmā lieta noteikti autentiskums. Ja jums ir lauku mājiņa, jūs to vēlaties saglabāt tieši tādu pašu, kā bija agrāk, īsti alternatīva nav, jo tad tika izmantot mūrētā plīts. Tā kā ja jūs visu vēlaties saglabāt, kā vēsturiski tas bija, tad jau nav daudz variantu. Tad vien jāizvēlās mūrētā plīts. Un, protams, šī autentiskā garša arī nāks līdzi. Manuprāt, gan mūsdienu plītis tiešām garšas ziņā arī spēj attīstīt līdzīgu gatavošanas pieredzi kā mūrētās plītis. Tā kā jā, ja ir nepieciešams autentiskums un uztaisīt tieši kā bija agrāk, tad mūrētās plītis ir laba izvēle. Numur 2. Darbība ar sildmūri. Kā jau iepriekš minēju, malkas plītis, kas ir mūrētas, ir īpaši neefektīvas. Mēs runājām par 60% efektivitāti, kad liela daļa aiziet skurstenī, bet tradicionālā sistēmā šis siltums neaiziet skurstenī, bet gan iziet cauri sildmūra cukām. Un šāda te kombinācija, malkas plīts plus sildmūris, ir laba kombinācija, jo sildmūris nodrošina siltuma akumulāciju. Tas uztur siltumu, tas ir liels, un tam ir kanāls, kas iziet tam cauri un to uzsilda vienmērīgi. Tā kā sildmūris ir lielisks papildinājums, bet ir viens bet. Specializētos veikalos, ja jūs paprasat, ir pieejams arī plītis, kas ir paredzētas sildmūrim. Tās nebūs ar efektivitāti 90%, kā es iepriekš minēju, bet tas būs ar zemāku efektivitāti. Tātad vairāk siltums ieplūdīs sildmūrī, netiks sist atpakaļ dūmi, kā arī sildmūra ejas netiks piepildīts ar darbu. Otrs, tām ir lielāka dekamera un lielāka jauda, lai tās vispār varētu sasildīt šo mūrīti. Tāpēc, jā, mūrētās plītis ir lielisks darbībā kopā ar sildmūri, bet tas nenozīmē, ka tā ir vienīgā opcija, ja jūs vēlaties saglabāt mūrīti. Jautājiet veikalā, un konsultants jums ieteiks labāko modeli tieši priekš sildmūra. Trešais ir siltuma akumulācija. Protams, mēs nevaram salīdzināt mūrētas plīts masu ar gatavas plīts masu. Gatavās plītis ir aptuveni līdz 200 kg, ir kas ir nedaudz smagākas, bet tas noteikti nav viss tas ķieģeļu svars,
kas ir mūrētās plītīs, tas kopumā ir daudz lielāks. Šis svars gan palīdz, gan īsti nē. Tas, kad jūs iekursiet, būs ilgāk, protams, jāgaida, kamēr šī vienība uzsils. Tas ir numur 1. Tas nav ideāli priekš vasarnīcām, vai arī jūs braucat, teiksim, uz lauku mājām reizi nedēļā pa brīvdienām. Ilgs uzsilšanas laiks vienkārši nav loģisks, tīpaši ziemas laikā. Jūs nevēlaties kurināt plīti vienu dienu tikai, lai jūs saņemtu dienas beigās siltumu. Tas vienkārši nav efektīvi, bet, kad šī plīts uzsilst, tā uztur siltumu. Lai gan, protams, paši ķieģeļi sasilst, bet tas nebūs tik liels efekts kā sildmūrs. Sildmūrs ir galvenā vienība, kas šo siltuma akumulāciju veids. Protams, pati plīts arī kā vienība, bet tāpēc arī es iepriekš minēju tieši par šīm plītīm gatavajām, kuras var kombinēt ar sildmūri. Tādā gadījumā jūs saņemat labāko no abām pusēm. Gan jūs saņemat siltuma akumulāciju no mūrīša, gan arī ātru siltumu no pašas plīts. Jums nebūs jāgaida ilgi, kamēr telpas uzsils, bet, kad plīts izkursies, tad mūrītis darīs savu darbu un atdos siltumu, kas tajā ir uzkrājies. 4. pozitīvā īpašība ir plīts vienkāršība. Daudz plītis nav vienkāršākas par mūrētu plīti, tās principi jau ir izmantoti simtiem gadu. Viss ir salīdzinoši vienkārši. Bieži vien, kā jau es iepriekš minēju, degkamerās pat nav stikli, vai pat cepeškrāsnī nav stikli, un galu galā tas nozīmē, ka ir mazākam saplīst. Lai gan no otras puses skatoties, pat ja saplīst kāds stikls vai kāda cita detaļa, to iespējams ir nomainīt pāris minūšu laikā. Sazinoties ar veikalu, kas jums pārdeva šo plīti, tiek nosūtīta detaļa, bet galu galā to, cik vienkārši ir mūrētās plītis, nevar pārspēt. Un vienkāršība arī savā veidā ir pluss. Un 5. ir personalizācija. Tas nebūs tas pats, kas dizains. Personalizācija ir tas, ka jūs kā mūrnieka klients varat veikt korekcijas dizainā. Jūs varat ielikt savu rakstu, jūs varat ielikt kaut kādas līdzītas, kas tieši jums patīk. Principā jūs varat izveidot šo krāsni. Protams, ja mūrnieks ir atvērts šīm idejām, tieši tādu, kā jums patīk. Līdz pat mazākajai detaļai. Protams, to ģenerālo formu jau īsti nevar izmainīt. Tāpat tā būs liela ķieģeļa struktūra, bet to apdari ar kaut kādiem rakstiem. Es esmu redzējis, ka tas jauki izskatās. Manuprāt, tas ir arī būtisks pluss, ko es redzu ķieģeļa plītī. Un tas arī viss. 10 iemesli, kāpēc es neizvēlētos mūrētu plīti 2025. gadā. Un 5 gadījumi, kad vērts varbūt to ir apsvērt. Paldies, ka noskatījāties šo video. Es ceru, ka tas bija interesants. Vēlreiz minēšu, es centos būt cik vien objektīvs es varu būt, bet tāpēc es aicinu jūs ierakstiet komentārā jūsu domas par video. Varbūt jums ir kaut kas, ko jūs vēlaties pievienot šai diskusijai. Ļoti, ļoti interesanti būs palasīt komentārus. Un maza reklāmiņa, ja jums interesē gatavas smalkas plītis, vai varbūt jums ir kāds jautājums par tām, droši apmeklējiet mūsu mājaslapu www.ceplis.cu, kur jūs atradīsiet ļoti daudz modeļus, no kuriem jūs varat izvēlēties, kā arī mūsu kontaktu sadaļu, kur jūs varat uzdot jums interesējošos jautājumus. Paldies vēlreiz un lai siltums katrās mājās!